Esiet sveicināti, jūs skatāties raidījumu Kārsavas novada aktualitātes. Šajā raidījumā runāsim par Malnavas koledžu, tāpēc uz studiju esam aicinājuši koledžas direktoru Juri Bazoviču. Labvakar! Labvakar! Sakiet, kā ir reorganizācija profesionālajām vidusskolām, vai šī reorganizācija kaut kādā veidā skars arī jūsu Malnavas koledžu? Reorganizācija skars visu profesionālās izglītības sistēmu. Un cik ir zināms pēc visām pamatnostādnēm, tad katrā reģionā tiks veidoti 2 kompetenču centri, un kur varēs kārtot valsts eksāmenus, kursus dažādus, bet šīs te pārējās mācību iestādes būs viņiem kā filiāles, kā pamatzinību apgūšanas vietas, bet Malnavas koledža paliek mācību iestāde ar specializāciju, kur ir paredzēti apgūt pilnībā autotransporta specialitātes, lauksaimniecību un datorzinības grāmatvedību. Tā kā būtībā tās specialitātes, ko mēs mācām, paliks arī nākotnē, bet dabīgi, ka ir jāmaina viņu kvalitāte un atbilstoši šīm pamatnostādēm, ir jāizvēlas jaunas specializācijas mums, jaunas studiju un izglītības programmas. Vai tās varētu būt arī jaunas studiju programmas Malnavas koledžā? Malnavas koledžā mēs jau šajā gadā uzņemsim kopējā autotransports un būs vēl viena grupa autoelektriķis. Un nākotnē tā varētu arī būt auto virsbūju remontētājs, krāsotājs uz šādām specialitātēm. Redzēsim, kā tas skars arī lauksaimniecību. Ja vajadzēs, mēs arī varēsim turpmāk padziļināt šo specializāciju. Cik aktīvi skolēni izvēlās, varbūt pēc 9. klases, mācīties profesionālajā skolā, nevis turpināt vidusskolā un augstāko izglītību iegūt? Pagaidām gan uz vidusskolu visumā Latvijā iet vairāk audzēkņu nekā uz profesionālajām skolām, bet to par Malnavu teikt nevar. Mēs esam, var teikt, ka pirmkārt jau vienīgā augstskola Latvijas laukos, kur var iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību un runāt par profesionālo izglītību, tad mums ir 450 audzēkņu. Un mācīties nāk no visas Latgales un no Austrumu Vidzemes, no Alūksnes rajona, Gulbenes rajona, Madonas rajona un no visiem. Bet pamatā atkal, ja mēs ņemam Latgali, tad tie ir 35% kādi Ludzas rajons bijušais, jeb Ludzas rajona novadi, tad 20% no Rēzeknes puses un 20% no Balvu puses, bet 15% tad paliek pārējā teritorijā, kas mācās Malnavā. Kuras ir tās vispieprasītākās studiju programmas jūsu koledžā? Vispieprasītākā ir autotransports, jo šajā gadījumā mums ir visspēcīgākā materiālā bāze Latvijā, kas veidojas 2000. Gadu sākumā sakarā ar Eiropas projektu realizēšanu. Tad nākošā mums ir grāmatvedībā, arī daudz audzēkņu mācās, un datorzinībās, un lauksaimniecībā ir arī pēc Jelgavas otrā vieta, kur var iegūt izglītību pirmajā līmenī. Un kā arī visas šīs programmas var iegūt gan augstāko izglītību, gan arī izglītības programmas dot iespēju iegūt video profesionālo izglītību. Vai jūs sastarpēji ar Lūznavas profesionālu vidusskolu nekonkurējat, jo tur arī ir autotransporta speciālisti tiek apmācīti? Es domāju, ka dotā brīdī visus šos gadus ir mācījuši gan Lūznavā autotransportu, gan Malnavā, arī Viļānos. Pagaidām mums ir pieticis audzēkņu, un es nedomāju, ka atrodoties vienā pusē Rēzeknē Lūznavā, otrā pusē Malnavā, ka mēs īpaši savā ziņā konkurētu.
Bet, lai to mēs arī mazāk konkurenci novērstu, es saku, ka mēs tagad jau šajā gadā virzīsimies uz atsevišķu specializāciju, un mums būs tas autoelektriķis, nākotnē vēl kādas atsevišķas nozares no autotransporta. Varbūt, ka mums vajadzētu pievērsties smago automašīnu tehniskajām apkopēm un remontiem daļējiem. Vai jūs spējat saviem skolēniem piedāvāt arī stipendijas, jo šobrīd tas ir ļoti svarīgi, kad skolēni var par mācībām iegūt arī kaut kādu naudiņu? Jā, šajā gadījumā atkal runa nāk par diviem līmeņiem, par koledžu, kur ir stipendija 70 lati, bet tā ir tikai daļai studentu, kas mācās ļoti labi, vai kuriem ir zināmas sociālās grūtības. Un otra daļa ir profesionālai vidusskolai, kur stipendija sastāv no divām daļām. Ir valsts subsīdijas, jeb valsts stipendija. Tas ir līdz 25 latiem, atkarībā no tā, kā mācības padodas. Un ir Eiropas stipendija, kuras līmenis var būt pat līdz 50 latiem, ja mācās tur uz 9 un 10 ballēm. Vai viegli ir iegūt šo Eiropas stipendiju jūsu koledžas skolēniem? Iegūšana ir viena. Ja iet uz stundām, tad arī ir zināšanas. Ja ir zināšanas un stundu apmeklējums, tad arī stipendija. Un jo labāka, jo vairāk. Vai visās studiju programmās var iegūt šo Eiropas stipendiju? Jā, no šī gada 2009.10. mācību gada šī Eiropas stipendija ir visām izglītības programmām. Tā kā tas nav šķērslis. Galvenais ir iet uz skolu, tad arī mūsu skolotāji, kuri ir pieredzējuši, spēs iemācīt un dot nepieciešamās zināšanas. Vai šobrīd šajos krīzes apstākļos var runāt par jūsu koledžas attīstību, varbūt infrastruktūras uzlabošanu? Pilnībā. Mums nedēļu iepriekš mēs esam parakstījuši par Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļu apgūšanu. Un projekta apmērs ir 700 000 latu. Tātad summa ir iespaidīga, kurā atkal mēs pusi izmantosim tieši mācību korpusa remontam, logu nomaiņai, kosmētiskām remontam, elektroinstalācijas mainīšanai, ugunsdrošības noteikumu ievērošanai, bibliotekas renovēšanai, uzbrauktuves ierīkošanai priekš audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, atsevišķu laboratoriju ierīkošanai, remontam. Un otra puse nāks atkal jaunas iekārtas, lai mēs varētu šo iegūto līmeni uzturēt un vēl uzlabot. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir sagatavots un viss tuvākā laikā tiks parakstīts līgums par ERAF, jeb sociālā fonda līdzekļu apguvi, kur būs projekts izglītības programmu kvalitātes uzlabošanas 140 000 apmērā. Un trešais, pie kā mēs strādājam un ceram, ka viss būs tā, kā mēs domājam, pie siltināšanas projekta, kurā rezultātā otram mācību korpusam tiktu veikta logu nomaiņa, siltināšana, un siltināšanai tiktu pakļaut arī dienesta viesnīca. Tā kā mūsu perspektīva ir noteikti būt Latgales profesionālās izglītības, ja ne centram, tad specializācijas vietai. Cik ilgā laikā šie projekti varētu realizēties, proti darbi pabeigti? Darbi ir jāsāk uzreiz, un projektu realizācijas laiks ir pusotrs gads. Līdz ar to mēs domājam, ka nākošā gada vasarā, kad mācību iestādes svinēs savu 90 gadu jubileju, uz Malno atbrauks bijušie skolas beidzēji, absolventi, skolotāji, darbinieki. Viņi Malno redzēs pavisam citā kvalitātē un citā izskatā. Kādas šobrīd vai jau ir bijušas atvērto durvju dienas? Atvērto durvju dienas pie mums bija 2 reizes. Pirmā reize bija tad, kad bija brīvdienas, un otrā reize tagad pagājušajā nedēļā, piekdienā, 23. aprīlī.
uz pāri 100 interesantu ir bijuši no daudz dažādām skolām, brauc organizēti, brauc ar vecākiem. Tātad mūsu mācību iestāde zina, pazīst, un ar katru gadu es gribētu teikt, ka tieši nāk mācīties vairāk no lielāka attāluma. Tie ir Prēļu novadu bērni, Krāslavas novads nāk, no Gulbenes aizvien vairāk nāk. Bet ļoti vienkārši arī redzams ir tās satiksmes dzīslas. Ja Alūksni mūs savieno autobusu tiešā satiksme, ja Gulbene savieno tiešā satiksme, tad attiecīgi arī nāk no šejienes. Jo mūsu laikos ir grūti kaut kur tālu aizbraukt un dzīvot. Bet dzīvošanā sadzīves apstākļi ir arī normāli. 2 gadi atpakaļ tika veikta kopmītnes renovācija, istabiņas ir atremontētas, istabiņas ir siltas, ir kopējās virtuves, kur gatavot, ir leduskapji, kur atvestos produktus no mājām uzglabāt. Es domāju, ka cenšamies to darīt, lai audzēkņi justos kā savās otrās mājās. Vai